fleksibls, mobils. Ir vairākas vietas, kur tu vari kaut ko pielāgot atbilstoši savām vajadzībām. Un pat trakākā ideja vispār to galu atdalīt un, piemēram, izīrēt. Ja tu nevēlies pircējs, kurš meklē 3-4 istabu dzīvokli Rīgas centrā. Jā, tā ir iebūvētiem skapiem vieta, jā? Tur ir iebūvētiem skapiem vieta. Jā. Šī ir caurstaigājuma istaba, kas ved uz vienu no guļamistabām. Jā. Nu, šī tāda neloģiska vispār telpa pišķīti, jo viņa ne viesistaba, ne īsti kā. Šī nav viesistaba. Šis var būt kabinets, šī var būt, ja tā ir bērnistaba, tad šī var būt, teiksim, kā spēļu istaba vai kā mācību telpa, un tur var būt guļamistaba. Caurstaigājām visu, un tad bildi saliksies kopā. Šeit ir tā kā virtuve, jā? Te ir virtuve, kas man ļoti patīk, ka viņa it kā ir atdalīta, bet it kā ir kopā ar dzīvojamo zonu. Balkons foršs. Bet kādā stadijā viņš šobrīd notiek remonts? Vai viņš ir iepauzēts, iesaldēts tādā stāvoklī, kādā tu redzi. Bet īpašnieks lēnā garā remontu turpinās un pabeigs līdz gala apdarē. Un te ir vecā guļamistaba, savu sanmezglu un garderobi. Rozetes būs pietiekami, jā? Jā, par rozetēm ir īpaši padomāts. Masterīts, viss kā vajag. Nav mega liels, bet viss, ko vajag. Nu, viss ir, jā, jo tev jau te nekādas skapis nevajag. Tos skapis ir iebūvētais tur, jā. Šeit ir gulta. Bet pietrūks vispār plaši trīnieki, četrnieki centrā foršās vietās ar balkoniem, ne? Jā. Ģimenēm savām vajadzībām. Māja ir labā stāvoklī. Māja ir praktiski renovēta. Praktiski viss, kas ir tā kā bijis vecs, oriģināls, viss ir atjaunots pēdējo 15-20 gadu laikā. Nu, es šeit gribētu dzīvot, godīgi sakot. Jā, viņi ir uztaisīti par foršu dzīvokli.